Labvakar, aprīļa pēdējā ceturtdienā, un šajā mirklī jau no tiesas varam sacīt, pavasaris ir klāt, ir sākusies arī rozīšanās, ko redzam gan dabā, gan cilvēkos. Tādēļ arī šajā reizē raidījumā vairāk stāstīsim par darbiem, kas nāk līdz ar pavasari. Vispirms par tiem, kas risinājās aizvadītajā nedēļā. Proti vairākas naktis virs Rīgas lidoja īpaša lidmašīna ar speciālu aprīkojumu, lai noteiktu, cik kvalitatīvi ir Rīgas siltumtīkli. Ar puišiem, kas veica šos darbus, tikāmies pirms pirmā lidojuma. Rīgas pilsētā ir ar kārtu 900 km pazemes trašu, un apsekot ar citām metodēm viņas ir laikietilpīgāk, dārgāk, grūtāk. Katru gadu siltumsaimniecības pieņem lēmumus par vairāk 10 miljonu investīcijām trasēs. Viņam jāzina, kur tos miljonus efektīvāk ieguldīt. Tāpēc mēs to darām ar lidmašīnu, un mēs varam to izdarīt ļoti ātri, īsā laikā. Tas nozīmē faktiski vienas nakts laikā. Tas savukārt nozīmē, ka mēs varam salīdzināt tos datus trašu stāvokli vienā pilsētas daļā ar trašu stāvokli otrā daļā. Bet, lai salīdzinātu trašu stāvokli dažādās pilsētas daļās, lidmašīna ar speciālu aparatūru virs pilsētas pa noteiktu trajektoriju lido no viena gala līdz otram, un tā no vienas pilsētas malas līdz otrai. Mēs, uzlidosim uz ziemeļiem, uztaisīsim cilpu, nāksim atpakaļ pa blakus līniju. Un intervāls būs apmēram 300 metru starp līnijām. Šonakt ir diezgan plašs areāls. Līnijas ir garumā no 5 līdz pat 11 km, 12, 14 km, teiksim, īpaši ķengaraks līdz pat juglai, verģiem, vecmilgrāvim. Diezgan daudz līnijas, virs 100 noteikti, ka būs. Bet, lai nolidotu vairāk nekā 100 līnijas no viena Rīgas gala līdz otram, ir nepieciešama pilnīgi visa nakts. Tiek lidots ar ātrumu 75 mēsgli, ja mēra pret zemi, saucamais ground speeds aviācijā. Un attiecīgi lidojuma virziens būs ziemeļdienvidi. Tas ir galvenokārt tādēļ, lai ir vieglāk apstrādāt pēc tam iegūto materiālu un arī, lai mazāk traucētu Rīgas lidostas darbu. Mums ir attiecīgi civilās aviācijas aģentūra iedevusi speciāli A, B un C sektorus. Tātad A sektors ir īpaši tāds sarežģītāks, kas attiecīgi mums ir daudz ielidot tikai tad, kad neienāk pieņemsim Air Baltica regulārie reisi, lai mēs netraucējam viņu kustībai. B sektors atrodas kontrola zonā, kas ir pārstāvā virs centra pilsētas, un tas ir kontrola zonā. Tur mēs varam iet tikai saskaņā ar torni. Un C sektors, kas sākot ir ar pļauniekiem, apmēram Teiku un Juglu, un tālāk uz austrumiem. Tas ir nekontrolējams, jeb G klases gaisa telpa, kur mēs varam strādāt visu nakti, kā saku, uz savu uzmanību. Savukārt lidojuma augstums caurmērā ir 300 līdz 350 metri. Jāatzīst, turbopropelleru lidmašīnas ir diezgan trokšņains pasākums, taču siltuma zudumu mērīšanai nevajadzētu īpaši traucēt iedzīvotāju naktsmieru. Protams, ka noteikti kāds rīdzinieks to dzirdēs, un tā būs savādākas frekvences skaņa, tāpēc nepierast, un tāpēc varbūt kādam tas būs vairāk pievērsīs uzmanību. Un tomēr kādam varētu rasties jautājums, kāpēc siltuma zudums no trasēm ir jāmēra naktī, kad vairums iedzīvotāji guļ un vēlas klusumu. Turklāt arī pašiem tak noteikti būtu patīkamāk strādāt gaišā dienas laikā. Galvenais iemesls ir tieši saules stari, kas ir dienā. Mums tie nedara. Mēs varam arī lidot dienas laikā, ja ir mākoņu segums tāds un saule nospīdējas vismaz 4 stundas vai 2 stundas atkarībā no gada laika. Tiem mēnešiem no saules intensitāte, kā jūs zināt, mainās. Un mums ir jāveic reģistrēšana tādā laikā, kad citi apstākļi pēc iespējas mazāk ietekmē zemes virsmas temperatūru, lai mēs to signālu faktiski dabūtu pēc iespējas labāk no siltumtrasēm. Atgriežoties pie Rīgas siltuma cauruļu efektivitātes, rodas jautājums, kādā tad īsti stāvoklī tās trases ir, cik daudz siltuma tiek izkūpināts gaisā. Trašu stāvoklis mainās, un viņš mainās dažādi. Un tamdēļ daudzas pilsētas, tā skaitā Rīga, šo te veids, un Rīga to veids 3. reizi pēdējo kādu 10 gadu laikā. Un visas 3 reizes siltumtrašu efektivitāti ir mērījušie pat puiši. Protams, gribas uzzināt, kas no gaisa ar speciālām iekārtām redzams. Trases ir labas vai tomēr nepārāk? Mums tie līgumi neļauj sniegt datus, informāciju citiem par to, kādā stāvoklī konkrēti Rīgas siltuma. Mums ir vienošanās, ka visi tie dati, ko mēs iegūstam, tie ir viņu dati. Bet es ceru, ka man neviens baigi nebārs, ja es pateikšu, ka pēdējās 10 gadē Rīgas siltuma ievērojami ir uzlabojusies tā tīkla efektivitāte.
Šis pats Latvijas uzņēmums siltumtrases ir mērījis nevien mūsu valsts dažādās pilsētās, bet arī kaimiņos Lietuvā. Un te negrib rodas jautājums, kur ar siltumtrasēm lielāka kārtība – pie mums vai tomēr pie kaimiņiem? Protams, zadumi ir lielāki, ir mazāki. Tad, kad iedziļinās, tā izklieta būs ļoti atšķirīga. Lielās pilsētas lielākoties ir šo jautājumu sakārtojuši labi. Un tie zudumi pēdējās dekādēs, gan ūdens zudumi, gan arī siltuma zudumi, tie saistīti gan iedzieni, viņi ir ievērojami samazinājušies. Gadās pilsētīs mazākas gan Lietuvā, gan Latvijā, kur tie zudumi vēl joprojām lieli. Teiksim, mūsu klients arī Liepājas enerģija. Tad, kad šis uzņēmums pārņēma siltumsaimniecību Liepājā, viņi pārņēma faktiski uzņēmumu, kurā nebija ticams informācijas ne par tīklu novietojumu, ne par tīklu stāvokli. Un faktiski, balstoties mūsu termokartēm, viņi vispār sāka būvēt savu uzņēmuma tīklu pārvaldību. Viņi uzzināja, kur atrodas trases, jo tas arī ir īstenībā aktuāls jautājums daudzās vietās, kur dokumentācija gadu gaitā ir vai bijusi nekorekta, kas ir ļoti izplatīta. Kāds vienkārši kļūdījies savā laikā pārmērot, savā laikā iedevis projektēšanas dokumentāciju kā izpildu dokumentāciju, un rezultātā mums trase domā, ka šeit izrādās, ka viņi iet tur 10 vai 20 vai 30 metrus tālāk. Un tas rada sekas pilsētu būvniecībā un citur. Atbildot, vai Lietuvā ir labāk vai Latvijā ir labāk, es nevaru. Tas tāds, protams, ka patriotiks varētu teikt, ka jā, mums ir labāk, bet ļoti dažādi. Tas, ka precīzas lidojuma laikā iegūtas kartes ļauj efektīvāk plānot siltumtrašu remontu, protams, ir labā ziņa. Un tomēr fakts ir arī tas, ka šādu karšu iegūšana nav tas lētākais prieks. Neviens precīzi neatklāja, cik īstenībā par siltumtrašu efektivitātes uzmērīšanu tiek maksāts, un tomēr noprotams, ka viens šāds pasākums izmaksā 10 000 un nevienu 10. Interesanti, vai iedzīvotājiem ir pamats cerēt, ka lidojumos iegūtā informācija siltumapgādes uzņēmumam finālā tomēr ļauj, ja ne samazināt, tad vismaz nepaukstināt tarifus, ko iedzīvotāji redz savos rēķinos. Jā, mūsu pakalpojuma ekonomiskā efektivitāte ir pozitīva. Tas nozīmē, ka uzņēmums ļauj nomainīt mazāk trašu. Tas uzņēmums ļauj precīzāk nomainīt pašas sliktākās trases un atstāt relatīvi labākas trases vēl zemē, lai viņas kalpo vēl 10 gadus, ja viņas ir normālā sausa augsnē, un to mēs redzam mūsu skanēšanas rezultātā. Un attiecīgi netiek raktas labas trases, tiek raktas tikai sliktās. Ietekme ir pozitīva un tarifi tā rezultātā samazinās. Par to, vai kopumā Rīgas siltumam palielinās vai samazinās tarifi, tas ir stipri plašāks jautājums. Tur es nemācēšu teikt, tas nav manā kompetencē. Bet atgriežoties pie lidošanas, jau noskaidrojām, ka karšu skanēšana notiek pa noteiktām līnijām, un lidmašīna faktiski ik pa 2 līdz 5 minūtēm met riņķi pa 180 grādiem, vai tuvojoties plāna izpildēji, pilotam un visiem pārējiem lidmašīnā esošajiem galva nav galīgi sareibusi. 3 gadus atpakaļ tā intereses pēc sanāca izmēģināt ar JAK 52 5,5G un secināja, ka laikam vēl 1G varētu izturēt. Tā ka šie pagriezieni, kas ir maksimums 2G pie 60 grādu sasvērs, kā pilots zina, tas tāds salīdzinošs sīkums. G ir attiecīgi Zemes gravitācijas konstante. 1G nozīmē, ka mēs stāvam uz Zemes, nekustamies, un mēs svaram attiecīgi, ja man ir 80 kg, ir 80 kg. Savukārt, ja es saku, ka ir 2G, tas nozīmē, ka, teiksim, ja man vilktu Zemi vairāk klāt ar šiem 2G, tad es svērtu jau 2 reizes vairāk. Līdzīgi lidmašīnā ir attiecīgi pie 60 grādu sasvērs lidmašīna, kad iet, tad ir centrupētas spēks veidojas, un tas ir 2G. Tas nozīmē, ka cilvēka svars paliek no 80 uz 160. Un attiecīgi pie kaut kādas pozitīvas pārslodzes, līdzīgi kā aerobātikā, piloti, kad griež, rodas pozitīvas un negatīvas pārslodzes atkarībā no lidojuma virziena un leņķa. Un sirds nespēja piegādāt smadzenēm pietiekami daudz asins, un vienā brīdī sākās blackouts, saucamais. Vienkārši pazūd bildi. Bet es gribētu teikt, šim stāstam nav nekāda sakara ar akrobātikai, ar ko mēs darām. Šis lidojums tiek veikts bez nekādiem akrobātikas elementiem, par ko Toms stāstīja. Jā, šī lidmašīna, ar citu jūs jautājat, šī ir Šveicē ražot lidmašīna Pilatus PC6 Porter.
kura ir speciāli aprīkota attiecīgi šādām misijām. Un tā ir turbīna dzinēja lidmašīna, turbopropelleru lidmašīna. Un turbīna dzinējiem kā tādiem ir augstāks uzticamības reitings kā virsmas dzinējiem. Šajā mirklī visi siltumtrašumu uzmērīšanas darbi ir beigušies un atliek vien gaidīt rezultātus, lai uzzinātu, cik tad kvalitatīvi tie tīkli ir. Bet nākamajās minūtēs par darbiem, kas vēl tikai priekšā. Starp citu, arī kāds no mūsu skatītājiem interesējās, vai lidostā Rīga patiesi šajā vasarā risināsies nopietni rekonstrukcijas darbi, par kuriem tika runāts vēl aizvadītā gada beigās. Izrādās, darbi neizpaliks. Darbi notiks un nav pamata domāt, ka kaut kas varētu nenotikt, jo ir noslēgts jau pērnā gadā ir noslēgts līgums ar būvniekiem un darbi tik tiešām uzstāksies 1. maijā. Un tie tiešām ir visvērienīgākie rekonstrukcijas darbi pēc lidostas uzcelšanas. Jā. Tas ilgs 16 mēnešus, jā, tā kā 16 mēnešu laikā tiks nomainīts gan virssegas 2500 metru skrejceļu virs kārta asfaltu betona segumam, kā arī integrēti uguņi, kas atbilstu otrās kategorijas nosēšanās minimums būs pieejams arī pēc rekonstrukcijas. Manevrēšanas ceļi vairāki, atlidošanas platformas, tas, kas gaisa, un tad vēl daži projekti tīri šajā tehniskajā zonā, tā ir atkrituma savākšana, laukuma izbūve un tehnikas mazgāšanas angārs, kurā tiks mazgātas pēc tehnika, kur strādā uz lidlauka. Lai arī rekonstrukcijas darbi no tiesas solās būtu vērienīgi, pasažieriem tos just nevajadzētu. Jācer, ka pasažieri īpaši diskomfortu nejutīs, jo tiek rekonstruēta šī sadaļa, kur izmanto gaisa kuģi, tie ir peroni, manevrēšanas ceļi, pats skrejceļš. Tā kā pasažieriem, ja nu vienīgais kādu minūti ilgāk būs lidmašīnas manevrēšanas laiks līdz skrejceļam, līdz pacelšanai, jā, tad būs speciāls procedūras manevrēšanai uz peroniem. Aviosabiedrībām gan jārēķinās, ka naktī no pusnakts līdz 6 rītā lidosta būs slēgta. Ir darbi sadalīti, tie darbi, kuri saistās ar skrejceļa infrastruktūru un šie manevrēšanas ceļu pieslēgumi skrejceļam, tie tik tiešām tiks izbūvēti naktī. Un tādējādi lidosta būs slēgta no 12. vakarā līdz 6 rītā. Lidojumi no lidostas Rīga nenotiksies nevienam. Un nevienam principā nozīmē, ka gadījumā, ja reis ir kavējies pie izlidošanas un Rīgā ielido kaut 5 minūtes pēc pusnakts, jādodas vien tālāk uz rezerves lidostu. Protams, ir jāskatās pēc katras situācijas, bet palielam tā būtu jābūt, un aviokompānijas ar to rēķinās, ka lidosta no tikiem līdz tikiem ir slēgta. Jā, ir dažādas dzīves situācijas, protams, ka tās risināsim pēc apstākļiem. Jā, bet tas galvenais message, ko mēs esam arī galvenīgi skaidri pateikuši aviokompānijām, ka šajā laika periodā lūdzu neplānojiet, un tas arī tiek respektēts, jo kādā brīdī arī jebkurš ceļš ir jāremontē, un šī ir tā situācija, kad mēs remontējam savu galveno ražošanas objektu, tas ir skrejceļš. Lidostas vadība gan uzsver, ka normālos apstākļos arī šodien pamatā visas aviosabiedrības Rīgā ielido vai no tās dodas prom līdz pusnaktī. Attiecīgi lielām problēmām un izlidošanas grafiku pārbīdēm nevajadzētu būt. Jā, reizēm nakts laikā notiek kādi čarteri, bet pa lielam visi lidojumi beidzās ar pusnakti, var teikt, kāda reisi ielido, dažkārt, kā jau minējāt, nokavējušies pāri 12. Jā, tādi ir gadījumi, un vairāk tie ir čarteri reisi, līguma reisi, kuras izmanto neregulārās pārvadājumos. Mēs būvniekam esam pavisam atvēlējuši tikai šīs stundas, lai šo rekonstrukciju veiktu ap skrejceļu, un no rīta šis skrejceļš ir jāizmanto atkal, un viņam jābūt drošam atbilstoši standartiem. Tā kā šis ir, protams, liels izaicinājums gan būvniekiem, gan pašai lidostai, strādājot šo vasaru tādā režīmā, kurš nav ļoti tuvu ierastajam lidostas ritmam. Plānots gan, ka ja kāda aviosabiedrība tomēr vēlēsies izlidot no Rīgas pirms 6 no rīta vai pēc pusnakts, šajā gadā tas būs iespējams, sākoties ziemas sezonai, kad reāli rakšanas un asfaltēšanas darbi nav iespējami laika apstākļu dēļ. Ir ziema un ir saules, un pavisam iespējams, ka kādu brīdi mēs beigsim šo nakts mocīšanu, tā teikt, priekš aviokompānijām. Tā kā rudenī mēs varētu pāriet atkal uz normālu darbu, jo tie darbi, kas būs saistīti tieši ar šo lidu infrastruktūru, kas traucē
kas ir pieslēgumi tieši skrējceļam un ap skrējceļu tajās zonās, kur nevar veikt darbus, kad notiek lidojumi no šī skrējceļa, tad tiks veikt rekonstrukciju visas 24 stundas diennaktī, kā tas ir normālos objektos, kas nav saistīti ar to. Noslēgumā var vien piebilst, ka gan aviosabiedrībām, gan arī pasažieriem būtiskākais ieguvums no visiem šiem darbiem būs nevien labāka infrastruktūra lidostā, bet arī apziņa, ka pabeidzot darbus Rīgā būs iespējams nosēsties arī tādos laika apstākļos, kādos šobrīd tas bija liegts. Tas ir tas ieguvums, ko pasažieri izjutīs, kad dažkārt šobrīd tiek izmantotas kaimiņu valstu lidostas, miglas dažādos apkārtnes. Nebūs izslēgts, ka galīgos miglas apstākļos, jo tas nav, otrā kategorija nav pielīdzināma nulles redzamībai, tā ir. Tā kā būs iespēja nosēsties Rīgas lidostā. Tā ka visu rezumējot jāatzīst, šis gads lidostai no tiesas solās būt saspringts un sarežģīts. Atliek vien cerēt, ka visi ieguldītie pūliņi un līdzekļi atmaksāsies un finālā patiesi lidostā varēsim nosēsties arī miglas apstākļos, kādos šobrīd tas nav iespējams, skrējceļi būs labāki, infrastruktūra arī. Savukārt mēs būsim atpakaļ pēc īsas pauzes, kad vairāk parunāsim par ceļošanu un apdrošināšanu. Un tā esam atpakaļ, lai atbildētu uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Kā pirmais jautājums no Kristapa. Viņš esot diezgan daudz redzējis un dzirdējis par lidmašīnām, kas tiek vadītas tikai ar datoru un speciālas elektronikas palīdzību, vispār bez cilvēkiem. Tā nu Kristaps arī interesējās, vai lidostā Rīga ir iespējams nolaisties bezpilotu lidmašīnām, un vai kāda šāda lidmašīna šeit ir mēģinājusi arī nosēsties. Civilajā aviācijā bezpilotu lidošana, tieši bezpilota lidošana, tā ka pilota nav kabīnē, cik man zināms, nenotiek. Pacelšanās visas radiokomunikācijas ar dispečeriem neviens vēl nav atcēlis nevienā pasaules malā, un tāpēc ir noteikti jābūt pilotiem, kas varētu atbildēt uz komandām dispečeru. Un attiecīgi no šā izriet, kad bezpilota, teiksim, civilā aviācija, kas varbūt arī tieši interesē skatītājus, tad nenotiekās. Labi, civilajā aviācijā pilots atrodas lidmašīnā un var runāt, bet ja kaut kādu iemeslu dēļ Rīgā gribētu nolaisties militārā lidmašīna bez pilota, tas būtu iespējams? Tīri tehniski iespējams. Šobrīd tā ir tāda hipotētiska minēšana, jo pirmām kārtām ir jābūt kaut kādām procedūrām, kaut kādiem noteikumiem, kaut kam. Ja tās ir avārijas situācijas, kad bezpilota lidmašīnas kaut kur censtos nosēsties, es domāju, ka, kā jau iepriekš minēju, ka tā ir militārā aviācija, un diez vai militārā aviācija centīsies to izdarīt civilā lidlaukā. Attiecīgi no tām lidostām, kur ceļās un sēžās militārā aviācija, tuvākā mums, teiksim, tāda, kur notiek kaut kāda patruļu lidojumi, ir Lietuvā. Un es domāju, ka tur arī viņi to mēģinās izdarīt. Rīgā, nedomā. Ja tā ir avārijas situācija, mums ir savas procedūras, kā mēs rīkojamies. Tāpat, teiksim, gadījumos, kad ekipāžām nav radiosakari, attiecīgi mēs to varētu hipotētiski atkal uztvert, kad tā ir lidmašīna bez sakariem, kur mēģina nosēsties Rīgā un, attiecīgi, sāktu darboties, teiksim, saskaņā ar avārijas instrukcijām. Vienvārds sakot, Rīgā dispečeriem nav bijusi darīšana ar bezpilotu lidmašīnām, bet kā šķiet, pēc cik ilga laika pienāktu diena, kad pasažieru lidmašīna lidotu bez pilota? Vai tas vispār ir iespējams? Tas, kas man iešaujās šobrīd prātā, nedomāju, ka tas jebkad notiksies. Varbūt kaut kad tālā nākotnē, par kuru es domāju, ka vēl īsti neviens nav gatavs runāt. Tamdēļ, ka diez vai jūs kā pasažieri gribētu sēsties lidaparātā iekšā, kuru vada, teiksim, ne dispečers, bet arī sintētisks dators. Attiecīgi tā lidmašīna, kuru vada šis sintētiskais dators, arī vada kāds vēl viens dators, un faktiski par jūsu dzīvi atbild kaut kāds dators, kurš šad, kā mēs zinām, mēdz arī uzkārties un vēl attiecīgas tādas nekontrolējamas lietas notikties, un diez vai mēs to vēlētos tīri no cilvēciskā viedokļa piedzīvot, un tomēr gribam kādu, lai kāds uzrauga gan lidojumu pašu, gan pašu, teiksim, gaisa kuģus, kas lidinās jau attiecīgā zonā. Tā ka visticamāk piloti nekur nepazudīs. Tiesa nepazudīs arī iekārtas, kas pilotiem darbu atvieglo, tostarp autopilots. Ir virkne lidojuma fāzes, kuras pilnīgi noteikti notiek autopilotā. Stādieties priekšā transatlantiskos lidojumus, kur lidojums notiek vairākas stundas, pat 9-10, un
un tā tālāk, un visu to laiku sēdēt, turoties pie vadības svirām, protams, ka tas tā nenotiekās. Tāpēc ir autopiloti, kas atvieglo gan pilotu, gan ekipāžas darbus, lai, teiksim, lidmašīnu turētu vienā līmenī, ātrumā noteiktā, attiecīgi veiktu maršrutu, teiksim, daļas attiecīgi koriģējot. Bet korekcijas, kā jau sacīts, veids un visticamāk vēl krietnu laiku arī veiks tieši cilvēks. Jāteic arī man, tīri labi patīk tā doma, ka pilotēšanu veids dzīves cilvēks, nevis dators, un gribas ticēt, ka vismaz kādu laiku tas tā arī paliks. Savukārt mūsu nākamo jautājumu uzdod Sarmīte, kur ar savu franču buldogu grasās piedalīties kādā starptautiskā izstādē. Viņa uz izstādi plāno lidot un interesējās, vai suni ir iespējams apdrošināt gan pret zādzībām, gan pret to, ka suns kādam citam nodara kādu kaitējumu. Meklējam atbildi. Jāsaka, nav speciāla apdrošināšana, teiksim, ceļojuma apdrošināšana dzīvniekiem. Taču Latvijā tiek apdrošināti arī dzīvnieki, kas dodas uz izstādēm ārvalstīs. Un ne tikai, arī Latvijā šāda apdrošināšana spēkā. Bet atkarībā no tā, kāds ir dzīvnieks, kāda viņa uzvedība ir, cik reizes ir ceļojis uz tādām izstādēm, par katru gadījumu individuāli pirmkārt vajadzētu informēt vetārstu un otrkārt noteikti runāt ar konkrēto apdrošinātāju. Vai, teiksim, mājdzīvnieku apdrošināšana, kas Latvijā ir arī iespējama, vai šī apdrošināšana sekt arī šos te ceļojumus uz izstādēm un tieši ko sektu. Tā kā tas ir katrs gadījums atšķirās viens no otra. Tur pašam, teiksim, dzīvnieku saimniekam ļoti individuāli jāpainteresējās par šādiem gadījumiem. Tas nozīmē, ka ja arī jūsu mīlulis tiek apdrošināts, ļoti detalizēti jāizrunā katrs apdrošināšanas punkts, lai būtu pilnīgi skaidrs, kas un kādos apstākļos tiek kompensēts. Savukārt gadījumos, ja jūsu suns nodarīs kaitējumu kādam citam, visa atbildība pašam vien būs jāuzņemas. Dzīvnieku, teiksim, civiltiesiskā atbildība nav kā tāda. Saimnieks arī izvēloties pie ceļojuma apdrošināšanas tādu veidu kā cilvēciskās atbildības apdrošināšana, vienalga būs pats atbildīgs par savu dzīvnieku uzvedību un nodarījumu trešajai personai. Jo civiltiesiskā atbildība, kas ir pie ceļojuma apdrošināšanas, tā nozīmē personīgo ar savu ķermeni nodarīto zaudējumu trešajai personai vai viņa mantai. Par dzīvnieku atbild tomēr saimnieks. Tā, ka dodoties kādā ceļojumā ar mājas mīluli, principā saimniekam pašam vien ir jāuzņemās atbildība par to, ko suns vai kaķis var nodarīt kādam citam un par to, kas var notikt ar pašu dzīvnieku. Savukārt, pienācis laiks konkursam. Vispirms apsveiksim mūsu iepriekšējā konkursa uzvarētāju Ģirtu. Viņš bija pirmais, kurš pareizi atbildēja, ka šajā vasaras sezonā no lidostas Rīga 17 aviosabiedrības pasažierus vedīs uz 81 galamērķi. Apsveicam Ģirtu! Jābūt acīgam, jāklausās raidījums no paša sākuma. Visu tiešām dzirdēja raidījumā, ja skaties internetā? Nē, raidījumā. Vienkārši kaut kā atcerējos tos faktus un tā arī sanāca. Bieži startē kaut kādos konkursos? Šādi tad sanāk. Un šādi tad sanāk arī vinnēt, neko vēl viens. Kā ir ar lidošanu un lidmašīnām? Mūsu raidījums ir aviācijas tēmai veltīts, vai tā ir tēma, kas tev pašam arī interesē? Jā, es arī strādāju saistībā ar aviāciju, pat blakus DKL. Un bieži sanāk arī pašam lidot. Tas viss jau tā kā iekšā manī. Kādi ieteikumi varbūt ir raidījumam? Kaut kādas tēmas, ko tu gribētu, lai mēs pastāstam? Raidījums pats man pārsteidz parasti ar tēmām. Tā ieteikt grūti kaut ko, kas nāk no raidījuma, tas arī interesanti par tām visām avio katastrofām, kas tur izpētīts tiek. Viss jau tajā nozarē ir interesanti. Pats negrib būt lidotājs, neesi domājis par to? Nē, es pat labāk no zemes to visu pārskatu. Labi, vēl vienreiz apsveicu tevi. Paldies! Startē arī citās reizēs mūsu konkursā un lai tev izdodas arī citās reizēs. Vai arī citiem izdodas. Jā, paldies tev. Veiksmīgi tam. Ceru, ka tāpat kā Ģirtas raidījumu skatījāties uzmanīgi un jums nebūs sarežģīti atbildēt uz nākamo konkursa jautājumu. Un tātad,
cik mēnešus un kādās dienas stundās lidostā Rīga risināsies vērienīgie rekonstrukcijas darbi. Esi pirmais, kurš atsūta pareizo atbildi uz e-pastu lidojumaplāns@lidojumaplāns.lv un balvas, ko sagādājas lidosta Rīga, būs tavējās. Bet man laiks no jums atvadīties. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Protams, ja jums ir kādi jautājumi, sūtiet tos uz e-pastu lidojumaplāns@lidojumaplāns.lv. Lai jums ir jauka nākamā nedēļa. Uz tikšanos! Ātā!